Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai saprastu, vai auto ir slikts vai labs? Un cik lielā mērā šis slēdziens būs balstīts uz iepriekšējās pieredzes stāstiem, stereotipiem, emocijām, vai arī tehnisko datu un dažādu testu padziļinātas izpētes? Šodien Tavs Auto TV mēģināsim noskaidrot, ka auto vērtēšanu varētu iespaidot pilnīga distancēšanās no tā piederības konkrētam zīmolam. Mūsu rīcībā ir kāds līdz šim Latvijā vēl neredzēts auto. To izmēģināt aicināsim mūsu uzticamo draugu, radio dīdžeju un kvēlu autoceļotāju Egonu Reiteru, lai maksimāli koncentrētos uz šī auto tehniskajiem dotumiem un gaitas komfortu. Egonu automobilī mēs iesēdināsim ar aizsietām acīm. Man patika tas, ka tu man ievedi ar aizsietām acīm. Tajā mašīnā man nebija īsti faila par to, pirmkārt, kas tas tāds ir un vai tas ir crossovers, vai tas ir sedans, vai kas tas tāds ir. Šitam te man patīk tas nošūtais, tas viss ir labi. Nevar saprast, kas viņš tāds crossoverīts, ja? Viņš tāds tā kā mini. Bišķi. Tie spogulīši. Bet tas nav mini 100 punktu. Tas kaut kāds vai nu Koreja vai Ķīna. Tātad mūsu šīs dienas testa objekts ir GVM Ora 03. 100% elektroautomobilis, kurš ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 420 km garas distances. Domāju, ka daudziem no jums raugoties uz tā degunu, gar acīm paņirb Porsche raksturīgie vaipsti. Un nav jau arī nekāds brīnums, jo šī ir retrofuturistiska auto dizainu ir zīmējis neviens cits kā Emanuels Derta, kurš 5 gadus strādāja par eksterjeru dizaineru tieši Porsche. Es gribu saprast, kas tas tāds ir. Ne tādā ziņā marku, bet kā viņš uzvedās. Vādās forši, man patīk, asi, bet tajā pašā laikā piekara diezgan mīksta. Man, zinot, ka tas ir kaut kāds tur lielspēlētājs, neizmaina attieksmi. Es tiešām protu novērtēt konkrētu vērķi, nevis zīmolu, man tā gribētos domāt. Kas tad īsti ir Great Wall Motors? Šī privātā kompānija ir dibināta 1984. gadā, un šobrīd tā ir viena no lielākajām autoražotnēm Ķīnā. 23. gadā tā klientiem piegādāja 1,5 miljonu automobīļu. GVM nodarbojas arī ar elektroautomobīļu akumulātoru ražošanu, un tās paspārnē esošā Svolt baterija piegādā aķus arī Stellantis grupai, kurā ietilpst tāda zīmola kā Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot, Opel, Maserati. Pērn GVM noslēdza sadarbības līgumu arī ar BMW. Un tieši Great Wall Motors rūpnīcā Ķīnā tiek ražoti jaunie mini EV modeļi. GVM ir globāla kompānija. Tās izstrādes un pētniecības centri atrodas visā pasaulē. Hello! What's up? Hello, Ora! What's up? Un ja tu esi vientuļš cilvēks, tu vari iekāpt mašīnā un tev nekad nav vientuļ, arī tev draugs vienmēr, ja viņš ir tik mīlīgs. Šodien jau tā izvēle ir tik liela, ka tiešām katrs var atrast tādu vāģi, kas viņam patīk no ārpuses, patīk iekšiņa, patīk kā viņš brauc. Šodien jau visas mašīnas maksā plus minus vienādi. Tev tikai jāizvēlās, kura tad ir tā tava izredzētā. Raugoties tehniskajos datos un cenu lapās, šis ir gana interesants auto. GVM Ora 03 ir pieejama ar 2 tilpumu baterijām. 48 kWh, kas garantē nobraukumu līdz 310 km un 63 kWh. Tur nobraukums ir 420 km. Un neatkarīgi no aķa izmēra visas Ora 03 tiek aprīkotas ar 126 kW jaudīgu elektromotoru, kura griezes moments ir 250 Nm. Savukārt iepazīšanās cena ir no 25 000 eiro. Ja pērkat šo auto kā privātpersona, tad varat saņemt arī valsts atbalstu. 4500 eiro tā iegādēji. Man kaut kā ļoti simpatizē tās elektriskās mašīnas jāatzīst. Es pat vienu no saviem vāģiem iespējams varētu kaut kad tuvākā vai tālākā nākotnē samainīt pret kādu iešķepselējamu. Man laikam labāk patiktos, ja tas būtu iešķepselējams hibrīds, jo tur mazāk reķināšana, vai tev pietiks vai nepietiks, bet pa pilsētu braucot tu vari izmantot tikai elektrību. Man tas liekas kaut kā simpātiski. Pie tam man ir iespēja arī to vāģi pa nakti uzlikt uz parastā lādētāja, lai viņš tur pa nakti tā kā mobilais lādējās. Jā, man diezgan labi patīk tā ideja kaut kā. Kā jau jūs zināt, ar auto iegādi nekas nebeidzas.
Tieši tāpat kā lietotiem auto, arī jauniem ir vajadzīga gan apkope, gan remonts. Tādēļ ir ļoti svarīgi zināt, no kā jūs pērkat auto. GVM importētājs Skandināvijā un Baltijā ir kompānija International Motors Nordic. Savukārt Latvijā šo automobīļu izplatīšana ir uzticēta Īle Auto un Adrem Auto, ko jau labu laiku pazīstam kā oficiālo Subaru pārstāvi Latvijā. Galvenā GVM rezerves daļa noliktava atrodas Zviedrijā, Malmē. Tā ir 8000 kvadrātmetru liela un detaļu sortiments ir vairāk nekā 40 000. Un diennakts laikā vajadzīgās detaļas tiek piegādātas dīleru centriem. Redzi? Aizverot durvis. Pilnīgi normāls mašīnas durvis, nevis konzervbuņš. Tāds sulīgi. Interesanti raugoties uz šo auto fotogrāfijās, tas šķiet mazs un kompakts, bet reālajā dzīvē īsti nevarētu sūdzēties par vietas trūkumu tā salonā. Es teiktu, ka tas ir tikpat ietilpīgs kā kompakta klases karalis Golf. Un strādājot pie salona izveides, GVM ir kārtīgi pacentušies. Protams, šobrīd pieredzes trūkuma dēļ mēs nezinām, cik tas ir izturīgs eksploatācijā un kā tas izskatīsies, teiksim, pēc gada vai 2, bet pirmais iespējas ir pat vairāk nekā labs. Starp citu, šī auto garantija ir 5 gadi, bez nobraukuma ierobežojuma un apkopes tam nepieciešamas vienreiz 2 gados. Mana kopējā sajūta ir, man patīk šis āķis reāli, un tagad es uzzinu to cenu tiešām godīgi. Nu, ko, šis stāsts ir galā. Tā nobeigumā vēl varam pieminēt, ka Great Wall Motors plāni Latvijā un Baltijā ir visnotaļ nopietni. Līdz gada beigām GVM produktu listi papildinās vēl 3 jauni modeļi. Un maija sākumā Rīgā Ulmaņa gatavē tiks vērtas durvis jaunam Adrem Auto salonam, kur blakus Subaru markas automobiļiem būs atrodami arī GVM produkti.